Viņa pārdod sapņus, ko citi ņem uz kredīta. Viņa zina, kurš būs pirmais viesis, kurš piedzirsies vēl pirms visi viesi ir ieradušies. Taču šodien viņa nekomandēs šeit parādi. Viņa šeit ir arī, lai dziedātu. Viņa ir wedding santa un dāvanas viņa nenes maisā, bet gan saplānotas Excel tabulas struktūrā. Ko? Viņa ir wedding santa, kas ir klātesoša tajā brīdī, kad cilvēki saka savu jā. Es ceru, ka biežāk nekā nē. Un šodien Santa ir ar mums, lai ne tikai parunātos par dzīvi, pasākumiem, bet arī, lai dziedātu. Tev ir kaut kas jāsaka. Kad visiem Pašā viss ir sākumā man jau sagājis sev viestā. jāpārdod ir. Nē, tev vienkārši jāpasaka, ka tu esi ar mums kopā. Paldies par uzaicinājumu podkastā. Paldies, ka tu atnāci. Vienmēr sakot, es tev uzdošu 10 jautājumus, un tev būs minūte laika, lai vienkārši šautu ārā pirmo, kas tev ienāk prātā. Domāt nedrīkst. Nu, pieņemsim krāsa, un es saku tur, ja? Jā, jo galvenais ir nedomāt. Jā, Jo šis ir super, jā. Davai. šis ir super, jo Jā. mūsdienās tas ir tāds topčiks. Ja nedomā, tad ir baigi labā dzīve. Santa, es tev uzdošu strauji 60 sekundēs jautājumus. Tev ir jāatbild bez domāšanas. Gatava? Aiziet. Aiziet. Līga histēriķi vai līgavens, kurš nav ieradies? Līga histēriķi. Jaunā dziesma hīts vai kāds valsts? Hīts. Cik reiz kādās tev ir gribējies kliegt? Nevienu. Labākā dāvana jaunajiem - nauda vai emocijas? Mīlestību. Ja tev dzīve būtu filma, tā žanrs būtu romantika vai trillers? Romantika. Vai tu pati savās kāzās būtu mierīga? Es būtu mierīga. Viesu saraksts aicināt tos, kas ir vajadzīgi, vai tos, kas patīk? To, kas ir vajadzīgi. Mikrofons vai rācija, ko tu izvēlies? Mikrofons. Vai mīlestība ilgs 3 gadus vai visu mūžu? Visu mūžu. Cik balsu dotu šim rītam? 6, 7. 6, 7. Vienmēr sakot, parunāsim nevien par saltēm un tortēm, bet ir liels, grandios notikums. Tu raksti dziesmas. Vai ir kaut kas tapis jauns, jo es pilnīgi jūtu, ka ir. Jā, ir tapusi jauna dziesma ar nosaukumu Paldies tev, kura vēsta par cilvēku savstarpējo mīlestību un ka ir svarīgi arī ikdienišķos sīkumos pateikties otram par to, ka viņš ir, neko pretī neprasot un negaidot. Kā tev šķiet cilvēki šo te pateicību izsaka? Bieži vien, tad jau, kad, kas saka, visi gali trūkst, vai tomēr ir daļa cilvēku, kas raksta pateicības dienas grāmatas un saka paldies saviem tuvajiem aiz tīras sirds? Ir noteikti cilvēki, kas raksta savus pateicības dienas grāmatas. Paldies šodien par to, ka es esmu paēdis, paldies, ka man ir jumts virs galvas. Ja. Es zinu tādus cilvēkus, jā, kad ir tādi, kuri raksta to, bet man liekas, ka mēs dzīvojam tik ļoti tādā materializētā pasaulē, ka mēs ar visu to kņadu, kas notiek apkārt, mēs aizmirstam par tik elementārām lietām, kā pateikties par ļoti vienkāršām lietām. Par ļoti, ļoti vienkāršām lietām, un tas paldies, tas ir tāds, it kā neko daudz, varbūt kādam nepasaka, bet izdara ļoti daudz. Tev paliek silti, ka tev pasaka paldies, tu jūties novērtēts, tevi redz, tu saproti to, un jā, tie ir tādi silti vārdi, ko var veltīt jebkurā dzīves situācijā. Īpaši tad, ja cilvēki ir savstarpējās attiecībās, romantiskās attiecībās. Tas paldies ļoti, ļoti daudz nozīmē. Un otrs vārds ir piedod, kurš būtu jāņem tā teikt vērā, kad pateikt paldies, kad viss ir labi, un pateikt piedod, kad kaut kas sāp. Kā tev šķiet vispār? Mūsdienu cilvēki, tu minēji par to materiālo pasauli, vai tu piekristi tādam apgalvojumam, ka ir grūti reizēm pateikt vārdu paldies, kur vēl piedod? Pat atvaino nevar pateikt, nerunājot tev par piedod. Vai tu esi novērojis šādu tendenci, ka tomēr, uzrakstīt varbūt pateicību dienas grāmatā, ka pateicība par ēdienu jaunām kurpēm
skaistu. Ir daudz vieglāk nekā pateikt paldies. Un tā tālāk nekā aiziet un paldies pateikt vienkārši cilvēkam, tāpat. Jā, ir cilvēki, kuriem pateikt paldies otram cilvēkam ir varbūt grūtāk, bet jākāpj ārā no komforta zonas. Jākāpj ārā no komforta zonas un tās pateicības kaut kā jāizsaka, jo tad, kad mēs pateicamies par to, kas mums ir, mēs iegūstam arī pēc tam kaut ko, par ko mēs esam sapņojuši, jo, ja tu novērtē to, kas tev ir tagad, tad kāpēc, lai, teiksim, tu ar tādu apziņu neiegūt kaut ko, ko tu ļoti vēlies nākotnē, piemēram. Tā kā es domāju, jā, ka ir cilvēki, kuriem tas paldies vārds ir ļoti tāds grūti par lūpām, sakāms, taču, kā jau es teicu, tā ir diezgan tāda vienkārša lieta, vienkāršs moments, kurš pasaka kādam ļoti daudz. Tev pat nevajag, teiksim, tur tā nest dāvanas kaut kādas, lai pateiktu paldies, jo tas ir, es domāju, katra cilvēka acīs saskatāms, vai tas paldies ir patiess. Tas sanāk, ka paldies varbūt arī ķeksīšu pēc, pareizi? Jā. Piemēram, veikalā tu aizēji pie kases, norēķinies, paņem to savu maizes kukulīti. Ja. Tu taču neteiksi pārdevējai, paldies, ka jūs te sēžat, ja es novērtēju jūsu darbu. Tā kā, bet tāpēc tajā brīdī paldies, es domāju, ka vairumam cilvēku ir tāds ķeksīša pēc, bet, ja mēs konkrēti runājam par šo dziesmu, paldies, tas ir vairāk ne tikai par līdz cilvēkiem, bet vairāk uz romantiskām attiecībām starp diviem cilvēkiem, kuri ir savā ikdienas ritējumā, katrs savos darbos, ir kaut kādas mazās lietas, ko visi viens priekš otra dara, un ir forši, ka tu pasaki paldies, jo tad tu saproti, kad tu esi, tas otrs cilvēks ir bijis pamanīts, tas, ko viņš ir darījis, un tu esi atkal to novērtējis. Tā kā jā. Tu minēji tikko, mēs runājam par to ķeksīšu pēc, bet es droši vien piemetinātu, ka tas varētu būt arī audzināšanas rezultāts. Vai ne? Un tā diezgan, pieklājība, mēs pasakam paldies tā un šitā. Tas ir ķeksīšu pēc. Jā, arī tā var teikt. Bet protams, pieklājība, tas ir daļa no tā, jā. Jā, jo nereti arī, ir kā ir. Reizēm ar to audzināšanu arī, un cilvēki spēja būt arī diezgan neiecietīgi un visādi, kā tā vārda paldies lietošanu varbūt mēs varētu arī padarīt tādu trendīgu, ne tikai romantiskās attiecībās, bet varbūt tie, kas skatās mūs arī, ka var pateikt paldies arī citiem cilvēkiem par viņu darbu, piemēram, un nekautrēties, un tas nav nekas slikts vai nosodāms, bet tikai jauki, un cilvēki ļoti priecās, kad viņus novērtē, bet runājot par tavu šo te virzienu dziesmai, romantisko attiecību, redzi, romantiskajās attiecībās pateikt paldies un piedod. Saki, vai nav gadījumā tā, ka cilvēki bieži vien par to aizdomājās tad, kad jau ir par vēlu? Kā tev šķiet? Es gribētu domāt, ka nē. Es gribētu tā cerēt, ka nē, jo tā kā šī te man darbības sfēra arī ir kāzu vadīšana, es gribētu domāt, kad cilvēki, kur stājās laulībā, viņi saprot, ko nozīmē pateikt paldies, kad viss ir labi, un pateikt piedod, kad kaut kas sāp, un tāpēc viņi ir stājās laulībā, ka viņi ir gatavi ģimenes dzīvei un darīt visu kopā, tai skaitā arī šo, bet es negribētu piekrist tam, kad, tā kāds bija jautājums? Kā iemācās pateikt paldies, tad, kad ir par vēlu, jo vienkārši... Jā. Es zinu, kā man grūti tā nokomentēt varbūt citu cilvēku kaut kādas tās iekšējo kaut kādu stāvokli un domas, kāpēc viņiem tā ir. Jā, mēs vispār cilvēki, mums ir tāda tendence vai izaugt, vai kaut ko saprast tajā brīdī, kad mēs no kaut kā šķiramies, ka mums kaut kas vairs tiek noņemts no mūsu dzīvē, kad kaut kas ir pagājis, kaut kas noņemts, mēs saprotam, ka nebūs, tad varbūt tā, bļājiens, es visu laiku kaut kur peldu domās, par to dziesmu visu laiku domāju. Bet ļoti labi, tieši par dziesmu ir jādomā. Jā, bet tavs jautājums, atkārtos lūdzu vēlreiz. Jautājums bija, ka nereti tas paldies. Apgaismība atnāk tad, kad jau ir, kā saka,
Par vēlu. Jā, jā par to, vai tā apgaismība nāk tajā brīdī, kad kaut kas ir par vēlu, tas, protams, var būt tas iemesls, ja, kad tas viss var atnākt un ir tas novērtējums, kas ir bijis un tā, bet arī aiziet ir jāprot un arī ir jāprot pateikt arī tajā brīdī paldies, jo dzīvē var sanākt dažādi. Var sanākt tā, ka divi cilvēki piedalās, teiksim tā, viens otru dzīvē līdz kaut kādam periodam, un tad katram jāiet ir savs ceļš, viņiem kaut kas kopā bija jāsastrādā, un tad katrs viņi iet savu ceļu. Bet es pieļauju, ka varētu būt daļa cilvēku saprast un pateikties tajā brīdī, ka viņi kaut ko ir pazaudējuši. Saka, lūdzu, kā tev šķiet, runājot tieši par laulību, vai visi cilvēki, kas stājās laulībā, patiesi izprot laulības patieso būtību? Kā tev liekas? Es gribētu cerēt, ka jā, bet šim nolūkam parasti, kad cilvēki izvēlās, kur viņi vēl stāties laulībā, vai tas ir pie mācītāja, vai tas ir dzimstrakstu nodaļa, dzimstrakstu nodaļas ar to nenodarbojās, viņi tīri likumisko pusi izstāsta, kas viņiem tagad būs, kāda viņi būs valsts priekšā, likuma priekšā un tā tālāk, ja, bet mācītājs tomēr to dvēselisko pusi pasniedz un viņš izstāstīja, ko tas nozīmē pirms laulības, šī tā saucamā pirmslaulības mācība, ja. Es gribētu domāt, ka visi tie, kas izvēlās ceremoniju, lai vada mācītājs, ka visi iziet šo te pirmslaulības mācību, apzinās un saprot to, ko tas nozīmē, bet ir cilvēki, kas izvēlās, lai viņu laulību reģistrē dzimstrakstu nodaļu, kur atkal to nedara, jā. Tā kā tāds koks ar diviem galiem, vai to dara kāzu vadītāji un organizatori, es domāju, ka neiet mācīt cilvēks, kā vajag darīt, jo mums pavisam cits uzdevums ir, bet tieši par šo dvēselisko pusi, ja runā, tad tas šis vairāk pie mācītājiem, kas varbūt šo apgaismību tā kā cilvēkiem dod, un tad viņi saprot, jā, mēs esam gatavi. Bet tad sanāk tāds neliels procents, kas dodās pie mācītājiem, jo tie, kas nedodās, tad sanāk vienkārši, sorry, kā ir tā, jo tu pareizi minēji, ka nav īsti, varbūt, kur smelties šīs zināšanas, ja, kas sagatavotu patiesi laulības dzīvei, varbūt arī, ievestu tādā kādas būs ekspektācijas. Jā, jo bieži vien tās ekspektācijas baigās tur un liekas, ka, tik neskas mainīsies un mainās tikai uzvārds, un tas ir arī viss. Un tas ir mīts, jā, protams, kāzu diena, tas viss ir forši, tas ir jautri, tas ir, jūs esat kopā ar saviem tuviniekiem un tā tālāk, bet tā izmaiņa ir tikai tajā dienā. Protams, ja pāris pēc laulībām tā kā atgriežas tajā realitātē, ja, un liekas kaut kas savādāk un tā, un ka tam visam te kņadoņai vajadzēja un visam tam, teiksim, tādām laulības, negribu nosaukt to par uzbudinājumu, bet tajā kādas dienas saviļņojums, jā, ka tas būs arī viss tajā ģimenes dzīvē, tas tā, protams, tas tā nav. Visi mēs atgriežamies kaut kādā ikdienas ritējumā, un tā arī man tas ir pēc pasākumiem, ka es saņemu to enerģētisko būstiņu no cilvēkiem, ka viņiem visi paticis, un ka tās ir bijušas, es cenšos uz kāzām doties, darīt savu darbu ar tādu moto, kad, lai cilvēkiem tās ir bijušas labākās kāzas, labākā balīte, vienalga, vai tās ir dzimšanas diena, vai tas ir korporatīvs, bet ka tā ir bijusi labākā balīte, kurā viņi ir bijuši, un tas mani tik ļoti uzlādē, ka es vēl dzīvoju ar to kaut kādas 2 dienas. Es pieļauju domu, ka jaunajiem pāriem, tie, kur stājušies laulībā, viņi dzīvo tajā eiforijā, ilgāk, nedēļu, 2, jā, cik bija forši un viss. Un tad viņi atgriežas tajā realitātē, tajā visā, bet, kā te jau mēs atkal atgriežamies mazliet ātrāk, kad uz iepriekšējo, par ko mēs runājām, kad tad cilvēks stājās laulībā, es domāju, ka viņi saprot, ko viņa dara, ar šo te pirmslaulības mācību vai bez tā, bet viņi saprot, ko viņa dara. Es gribētu tā saprast, es tā domāt gribētu, ka viņi saprot, ko viņa dara, un ka viņi saprot tās ģimeniskās vērtības un to, kas ir svarīgi, un tā pateikt šo te paldies un piedod, un es tā gribētu domāt. Jā, katrā ziņā tava dziesma atgādinās visiem, ka ir jāprot pateikt gan paldies, gan arī piedod
pat tajos brīžos, kad mums liekas viss pašsaprotami, jo nereti mēs iebraucam tajā, kā saka, grāvī, kurš ir rutīnas grāvis, kad liekas vienkārši viss ir pašsaprotami, vispār nav ne jācenšās neko, un tajā brīdī laikam ir jāsāk uztraukties, jo tiklīdz paliek viss pārāk pašsaprotami, tad atlaižās groži, un kā sacīt jāsaka, tad groži vairs nav mūsu rokās. Jā, kā Dimantra teiktu, jā? Jā. Turi groži savās Paņem rokās. grožus savās rokās. Stāsti par klipu tapšanu, jo es tā dzirdēju, ka tas bija tāds īsts piedzīvojums un arī ar ļoti lielu pievienoto vērtību, un es domāju, gan man, gan arī skatītājiem, klausītājiem būs ļoti interesanti uzzināt, un viņi noteikti noskatīsies šo klipu, un tad viņi jau, katrs, protams, interpretēs pa savam kaut ko, es tā pieņemu, ja, bet... Kā mēs visi, jā. Kā mēs visi skatāmies caur savu prizmu, bet īstāsti, kā tev tas notika, kā tu nonāci līdz šādai tieši idejai, un vispār kā tu jūties, ka tev ir tagad klips? Kā es jūtos, kad man ir klips? Pirmkārt, es vēlos pateikties visai komandai, jo jebkurš darbs, kurš tiek veidots, gan arī, teiksim, dzīvajā, pasākumos, kāzās, pirms pasākumiem, piedalās ļoti liela komanda. Tu nevari viens pats to izdarīt un paveikt. Tur ir ļoti liela bāze apakšā. Un pirmkārt, pirms es kaut ko sāku stāstīt, es vēlos pateikties savai komandai, kura tajā dienā bija kopā ar mani, kuri palīdzēja gan sagatavoties, gan izveidot to ideju, ko es vēlējos šajā klipā parādīt, jo, jā, komanda bija atlasīta ļoti liela. Komanda bija atlasīta ļoti liela un varbūt tās es nesaukšu vārdos, ja, jo zem šī klipa būs redzams arī, ir jau redzams. Zem šī klipa ir jau redzams visas iesaistītās puses, jā, jūs varat pačikot, paskatīties, bet vienmēr sakot, es vēlos pateikties visai savai komandai, kuri palīdzēja realizēt šo te visu, un par pašu klipu, kas ir tieši tas, kas tev interesē, kā tas viss tapa un kāda ir šī dziesmas tā kā ideja, videoklipa ideja? Jā, kāpēc tas klips ir tieši šādi uzņemts? Ko tu ar to gribēji pateikt? Jo mēs jau zinām dziesmas galveno domu pateikt paldies un pateikt piedod. Tātad šajā klipā ir atainota meitene, kura staigā pa mežu, viņa ir savās domās, savās sajūtās, savās atmiņās par to, kas kādreiz ir noticis ar viņu. Viņa skrien cauri tā kā domās savā šajā te dzīvē, starp kaut kādām situācijām, un tad viņa uzdurās mežā uz spoguļa, un viņa domā, kāpēc tur tas spogulis tā stāv, un pieejot pie šī spoguļa, viņa nonāk tā kā citā pasaulē, tajās domās, par kurām viņa domāja. Nejot šajā pasaulē, viņa redz, kad ir pilns ar strīdiem, ar nepateicībām, ar tādu cilvēku viens otru nenovērtē, un tieši šajā esot tajā otrajā pusē viņa to visu parāda, un viņa saprot, ka tā nav vide, kurā viņa vēlētos būt, tāpēc viņa atgriežās atpakaļ un saprot, ka tur, kur viņa bija, tur ir bijis daudz labāk. Bet tajā otrajā pusē viņa redzēja šo te ainu, kas notiek, kādas attiecības valda starp cilvēkiem. Tāda ir šī dziesmas ideja, un kad pats galvenais, lai arī kas notiktu, ir jāspēj piedot cilvēkiem un pat, ja nesanāk, pateikties par to, kas viss ir bijis un šķiram jaunu lapu. Redzi, ir dzirdēts, ka klipu nofilmēt nav viegli, un kā mēs zinām, vispār projekti nav viegli, un jā, tu minēji par komandu, kas ir ļoti svarīga, bet tāpat ir kaut kādas nianses, kas var būt ļoti izaicinoši. Saki, tu esi saskārusies ar kaut ko tādu, vai tev gāja viss tā kā pa diedziņu? Man šķiet, ka nevienam izpildītājam, filmējot videoklipu, neiet viss pa diedziņo. Numur 1, ja tas, piemēram, notiek ārā, mēs nekad nevaram paredzēt laikapstākļus. Ja šodien ir saulains, tad rīt var tā gāzt, ja lietus, kad mums izjauc visu filmēšanu, piemēram. Tā kā īpaši tajos momentos, kad filmēšana ir ārā, var būt ļoti daudz citādi savādāks apstākļi dēļ kā,
varētu kaut kas pamainīties un dēļ kuriem būtu jāadaptējās apstākļiem. Otrs, ja tā ir, teiksim, kaut kāda publiska vieta, ir jārēķinās, ka cilvēki var būt kaut kur tālumā, kur varbūt nevajag tev to tajā kadrā, lai kāds ir. Ja? Tā kā ir ļoti daudz dažādu faktoru, un tiešām es ļoti pateicīga komandai Vilnim Zotovam, Kalvinam Lasmanim, kuri ļoti daudz iesaistījās un palīdzēja, lai mums tas viss ietu, teiksim, tā daudz raitāk. Bet ja mēs runājam konkrēti par izaicinājumiem, izaicinājumi, lai šo visu izveidotu, bija ik uz soļa, jo, kā jau arī redzams arī videoklipā, vizuālajā izskatā, mēs esam izmantojuši mūsdienu tehnoloģijas, ko sauc par mākslīgo intelektu, lai mēs radītu šo te vidi, kurā šīs meitenes domas pāriet tajā citā realitātē, kurā viņa redz, kas ir tas, kas viņu aizķer, par ko viņa domā viscaur. Un, protams, to varēja atainot savādāk, bet tā kā mēs dzīvojam tādā mūsdienīgas laikmets un mūsdienīgas pieejas un risinājumi. Ļoti pareizi, jā. Jā, tad mēs vienkārši vēlējāmies to likt lietā, pamēģināt un kas patiesībā vēl vairāk sarežģīja to, jo to nav viegli uztaisīt, un Latvijā nav daudz cilvēku, kuri prot strādāt ar mākslīgo intelektu tādā līmenī. Sanāk, mēs vēl tikai augam mākslīgā intelekta ziņā. Piekritīsi, jā? Jā, tieši tā, un es domāju, ka mēs augam, jā, varbūt tās Amerikā ir tas viss daudz attīstītāks, bet Latvijā varbūt tās mēs tikai sākam ieskrieties. Bet es domāju, ka pēc kādiem gadiem, 3, 4, tā jau būs tāda normāla lieta. Bet katrā ziņā es saprotu, ka tev palaimējās, paveicās atrast speciālistu, kas salika to mākslīgo intelektu, kā tur vajag, lai klips izskatītos brīnišķīgi, kā mēs redzam, nākamajā ainā būs arī klips apskatāms, bet pirms tam es gribēju tev pavaicāt, tas stāsts. Stāsts, kas bija, tavs tas vēstījums, tas ir par tevi vai vienkārši par kādu konkrētu pāri, varbūt? No kurienes ir šis te? Šeit es paturēšu tiesības neizpaust. Vai tas ir mans personiskais stāsts, vai tas ir kāda cita personiskais stāsts, bet stāsts ir. Jā, tas ir galvenais. Stāsts ir, kā sacīt, jāsaka, tad ir arī pamats tam visam tai domai. Klausies, tu mūs esi riktīgi ieintriģējusi, un viennozīmīgi mēs gribētu redzēt kādu dziesmas fragmentu. Parādīsi? Labi, klausies. Ar patīsim smaidījām, ir jāprot priecāties, par netīriem nālijām, ir jāprot atzīties. Ar patīsām jūtām, ir jāprot cīnīties, ar patīsiem vārdiem, ir jāprot pateikt paldies. Apstāšos mazliet pie jums, pie visiem jums, ko kādreiz vēlējos mainīt. Tagad būs tāda aktivitāte, kur mēs pārbaudīsim tevi, cik tu ātri vari runāt. Kā tu proti, kā saka, izdvest šīs te skaņas, kaķis spalvas, piemēram. Ja? Lūk, bet tev aiziet. Jā, bet mēs tev iedosim priekšā ainu, kas tev būs uz laiku jāpasaka. Kad tu esi gatavs pied play un aiziet. Atbalstīsim Santu, protams, piedomāsim, lai tev tā pase un kase. Galvenais, lai mēli nemežģās. Galvenais, lai mēli nemežģās. Kase, pase. Kase, pase, pase, kase. Kase, pase, tāse, pase. Tase, lāse, pase. Pase, lāse, kase, pase, lāse. Ir. Cik tālu tik pēdējais? Precīzāk, bet vispār man liekas, man gāja labi. Tev gāja labi, pieņemsim, ka vienkārši tas uzdevums bija, tāds. Pēdējais rauns bija neprecīzs. Un atgriezīsimies 1990 kaut kādā tur gadā, kad bija modē TV shops un došu tev slavas minūtu, lai tu noprezentē sevi un savu pakalpojumu.
Sveiki, labvakar, Latvija, Rīga. Šodien pie mikrofona esmu es vakar vadītājs Santa un pie pārējām skaņas ierīcēm parasti kas no maniem dīdžiem. Bet kāpēc pie manis būtu jāvēršās ar lūgumu vadīt jūsu pasākumu? Numur 1 noteikti došu praktiskus padomus, kā jūs varat ietaupīt, lai jūsu maciņā paliek vairāk budžets un jūs mazāk patērējat. Numur 2, ja tu vēlies brīvu, humora pilnu gaisotni šajā vakarā, tad arī es būšu īstais cilvēks. Numur 3, lai jūs varētu vairāk sajust manu darbu vadīšanas stilu, noteikti ieej kādā no maniem sociālajiem kontiem, palasi atsauksmes no citiem kāzu pāriem, pie kuriem esmu vadījusi kāzu arī citu pasākumu, un noteikti tu sajutīsi to darbu vadīšanas stilu, jo tev kaut kādā ziņā tam pakalpojumu sniedzējam ir jāpatīk, un ja tu jūti, ka mums ir kopējs vaibiņš, tad mēs esam, tā teikt, uz viļņa, un mums sanāks ļoti laba sadarbība. Būtībā šīs 3 lietas. Paldies, ka noreklamēji sevi, un es esmu pārliecināta, ka daudz jaunie pāri arī tevi atradīs. Kaut vai šī iemesla dēļ, kas saka, cūciņai ir jāskan. Bet tagad es tev uzdošu daudzus jautājumus par situācijām, kur tev arī, nedomā vienkārši atbildi. Līgavens grib ierasties uz kāzām ar helikopteru, bet budžets ir uz 0. Tad viņam jābūt ļoti draudzīgās attiecībās ar helikoptera pilotu. Viesu namā pazūd elektrība, bet visi sāk dziedāt tautas dziesmas. Baigi forši, bet ir ļoti labi, ja arī vēl viesnamam ir savs ģenerators. Viesunami, jūs dzirdējāt mūs, ja? Tā būtu ekstra tā. Jā, tas tā būtu droši vien normāli. Vīrmāte paziņo, ka viņa vilks baltu kleitu. Skaidrs. Jā. Kāds videoklips tiek filmēts Purvā, bet Līgava ir ar augstspēšu kurpēm? Iemet bagāžniekā gumijniekus. Un Airi. Pāris izlem precēties slepeni, nevienam nepasakot, pat tev. Lai gan tu viņiem visu esi norganizējusi. Tas nav loģiski. Muļķine. Ka tas nav loģiski. Es viņiem visu esmu norganizējis, bet viņi man pat viņi nevar man neteikt, jo es esmu organizators. Bet viņi gribēja būt slepeni, inkognito. Tas nav iespējams. Es zinu visu. Ja viņi pat to grasītos izdarīt slepeni no visiem radiniekiem, tuviniekiem. Es vienkārši zinātu, kas notiek, jo ja es esmu organizators, tad es esmu lietas kursā, kas notiek. Okay. Tu dziedi kāzās un Līgava paņem mikrofonu un sāk repot, bet slikti. Es pateiktu, kad kāds vēlas teikt tostu. Tev tā ir bijis? Man tā nav bijis, bet es zinu, kam tā ir bijis. Smagi. Jā. Pasākums ir ideāls, bet ēdiens garšo uz 6, 7. Jaunā pāri izvēle. 6, 7. Kas saka, mēs visi esam tikai cilvēki. Varbūt tu atceries no savas prakses kādu, spilgtāko notikumu, kāds ir bijis un padalīsies ar mums. No prakses par kāzām? Jā. Kāds spilgtākais notikums? Spilgtākais notikums kāzās, kas ir iesēdies un tāds, vai kurios, vai tāds, stāsts, kur tu visiem stāsti un arī mums arī stāstīji. Ir bijuši spilgti momenti un varbūt tos spilgtākos es neminēšu, lai varbūt jaunais pāris man pēc podkāsta neraksta un tā teikt nenodod struškas par to, ja, jo spilgti momenti ir bijuši 9 gadu periodā. Taču vienu atgadījumu, kuru varu izstāstīt, nezinu, vai tas bija kaut kā saistīts ar to vietu, kur mēs bijām, bet muzikantiem neskan mikrofons, nokrīt tumba, man beidzās baterijas nav jaunas, fotogrāfs paliek bez kameras, jo ir aizmirsis viņu ceremonijas vietā, ēdiens ir pārsālīts. Tas bija viens no pirmajām kāzām, kuras es vadīju. Viņas man palika atmiņā ar to, ka vai nu visas zvaigznes sastājās kaut kā,
bet kaut kas nebija pilnīgi visiem. Tās bija zīmes, kā saka, zīmes Bet būs. kāzas ar visu to bija ļoti lustīgas, kustīgas, un galvenais jau tā mīlestība ir. Galvenais cilvēkiem. mīlestība. Nevēl te bija pārstāvīts ēdiens, vai vienkārši tur bija mīlestība. Mikrofona nebija. Bilžu nebija, bet mīlestība Es bija. strādāju bez mikrofona tajā, ja bija 70 viesi, es strādāju bez mikrofona. Tas bija tāds ļoti liels pārbaudījums. Cik man skaļi runāt vai klusi, un tā šeit bija skaļi jārunā, un, protams, ka pēc pasākuma es biju mazliet rūcoši balsi. Tas ir tas mīnus vadītājiem, ja Jā. viņam nav mikrofons, jā, bet vienkārši šeit sanāca tā, ka katrai iesaistītajā pusē bija kaut kas. Man palēmējās ar to, ka man nebija baterijas, bet es varēju kaut kā ar savu balsi aizpildīt ja, šīs vietas, bet ja muzikantam nestrādā mikrofons un viņš nevar padziedāt, bet vienkārši skan mūzika, nu tad tas ir čābīgi. Galvenais, ka viss beidzas labi. Nu piekrīti, ka vienmēr, ja noiet kaut kas greizi, tad iziet tāpat viss labi beidzās. Un tagad fināla jautājumus tev uzdošu. Grand fināli. Grand fināle, nobeiguma fināla jautājumi. Pirms mēs tevi laižam atpakaļ pie līgavām un dziesmām. Saki lūdzu, ideāla pirmā pāra deja. Dejas dziesma. Savējā. Savējā. Ko tu nekad neļautu darīt savās kāzās? Par šo jautājumu es neesmu domājusi. Bet tas, ko es mēģinātu noteikti darīt, ir atslāpt, jo es kā cilvēks, kurš esmu sfērā, man noteikti gribētu pastīties, kā darbojās tas, kas notiek tajā brīdī, kāds vispār kopējais tas organizatoriskais fons un tā, bet tas, ko es darītu, noteikti atslāpt, bet tas, ko es nedarītu, tur varbūt tik ļoti daudz par to, ko es nedarītu un arī pret to, ko es varbūt darītu. Tad vienmēr sakot, galvenais ir atslāpt. Un novēlējums tiem pāriem, kas precās 2026. gadā, kas nu jau mums ir, kā saka, uz deguna. Dārgie draugi, 2026. gads pilnībā un absolūti pieder jums. Tas ir mīlestības gads, un es novēlu jums iegūt šo te iekšējo mieru, atrast īsto speciālistu, kurš būs jūsu kāzu vadītājs, mentors, kurš jums palīdzēs sagatavoties un uzticēties šim cilvēkam ar tādu neapbruņotu aci, jo mēs saprotam to, ka jūs gribat, lai visi izdodās pēc iespējas labāk. Tas ir komandas darbs gan organizatoriem, vadītājiem, gan arī jums pašiem, bet tāds tīrais novēlējums būtu atslāpt, uzticēties un vienkārši mīlēt viens otru, un tas ir pats galvenais, jā. Mīlestība izglābs pasauli. Tad mēs varam, kā saka, pievilkt šo te rezumē, ka atslāpt, uzticēties un kāds dienā vienkārši būt. Un baudīt. Jā, vienkārši būt.